Šogad lielisks apgrieziens bija ieguvusi Open klase. Gan daudz dalībnieku, gan dramatisks cīņas jau starp pirmajām klases zvaigznēm. Par čempionu kļuva Arnis Pušs ar savu kompāniju. Pirmais gads Open klasē vispār pirmais gads un pirmā vieta. Ko var teikt? Normāli. Tehnika nepievīla. Open klasē jāpasaka paldies tēvam Open, Zozo kungam. Neko. Patīk, ceram, ka attīstīsies, ka nākošais būs vairāk dalībnieki. Noteikumi ir tīri, tādi patīkami. Tā. Viss gads kopumā konkurence bija patstāvīga vai viņas beigām tāda palika diezgan sīva? Bija. Pirmās 4 vietas bija. Šogad pirmais gads tā kā konkurence nebija pārāk liela. Pirmās 4 vietas bija, protams. Cīnīši bija. Tehnika, cik saprotu, os un viss kārtībā? Es tikai pēc tehniskās pases. Apmēram tā pārējais tur salasīts kaut kur no kaut kādiem importa auto. Otrajā vietā Open klasē nokļuva Arnis Užulis. Bet uz piedestāla tika arī Edvīna Vansoviča un Kaspar Kojeloviča pieredzējušais duets. Bijušie Latvijas kausa ieguvēji TR2 klasē šogad sastapās ar spēcīgu konkurenci. Tu esi vienīgais no man pazīstamiem autosportistiem, kas ir nobraucis gan TR3, gan TR2, arī pagājušajā gadu TR1. Un šogad Open un 3. vieta. Kā gāja šis gads? Gāja šoki, mašīna lūza. Stūrmans ļūdējās daudz, pilots arī brauc nepārāk labi. Labi. 3. vieta, es domāju, tas tā, labi. Un tad palicis ir ATV? Jā. Ņemsim Kasparu aizmugurē. ATV nākošu gadu noteikumi braukt divatā. Jāpērk 2 moči. Tad tas ir interesants, tas ir provēsim, ja Kaspars piekritīs. Visi trumpji šoreiz bija 2006. gada čempiona Ārņa Puša rokās. Viņa ekipāžā startēja Arnis Ziemelis un Ines Cirīte. Cerētais izdevās. Ārņa Puša komanda uzvarēja visus 3 pirmos trofīreidus sezonas sākumā un no sekotājiem kopvērtējumā krietni attālinājās. Atlikušajos 3 trofīreidos gan pirmo vietu Ārņa Puša vienība iegūta tikai vienā ēdols trofīreidā. Pārējos veiksmu stāvēja Arņa sīkstākā konkurenta Jāņa Baloža pusē. Tomēr sezonas teicamais sākums Ārņa Puša ekipāžu lika pasludināt par uzvarētājiem jau vienu posmu iepriekš, pirms sezonas beidzamā posma ērgļos. Tāpēc brīvajā klasē pie čempionu medaļas pēc gada atgriezusies Ārņa Puša vienība. Tev arī šogad sanācis uzvara ar pilnībā jaunu automobīli. Jā, pagājušajā gadā nopirku, tāpēc pagājušajā gadā sanāca tā izlaist, raustīt, kaut ko brauc, kaut ko nebrauc, jo vajadzēja būvēt jaunu tehniku. Tā kā šogad, pirmā sezona šo mašīnu. Un jau pirmajā sacīkstē uzvaru, bērnu slimībām taču pirmajā sacensībā bija jāizlien. Vajadzēja būt, bet daudz maz ir standarts, netika nekas tā sevišķi mainīts, tāpēc īsti nevajadzēja. Protams, likās, ka vajadzēs izslimot kaut kādu bērnu slimību, bet tās gan kaut kā sāk piemeklēt kaut kad uz sezonu beigām. Konkurence jutāt aiz sevis? Nopietni jutām, un ar Baložiem bija prieks cīnīties, un arī pārējiem. Neviens nebija, kas atpalika no mums. Visi tāpatās visu laiku elpoja, mēs mukām, viņi mūs ķēra, un baigi labi. Tev noteikti abi Ārņi atnesuši pirmo čempionu titulu. Vai no Ārņi man, vai no es viņiem, bet es domāju, ka mēs visi viens otram galu galā. Kāpēc Dārns šķīrās no iepriekšējās ekipāžas? Kāpēc ir jūs savācis šo sezonu? Tas jau es domāju, ka Ārņiem jāprasa. Noteikti tāpēc, ka es pati prasījos ļoti līdzi. Sudrabs Open klasē Jāņa Baloža ekipāžai, bronza Mihaila Trojanovska vienībai. Čempions mums šoreiz cits, kaut gan arī tava spēki bija diezgan stipri vinnēti 2 trofīreidi, bet ne čempionāts. Kāpēc? Bišķīt labā feja palīdz. Tā ir tāda, kas mūs bišķīt vēl nepamet. Varbūt laiks mašīnu mainīt, Bobiki tomēr trofīreidā jau izmirst. Tas nav tikai atkarīgs no mašīnas. Tas ir no komandas darba, un visu to saliekot kopā var panākt labu rezultātu ar jebkuru mašīnu. Šogad tu vispār jaunā sastāvā? Šogad jā. Pirmo gadu mēs esam tādā sastāvā izpravojuši savus spēkus,
Un vienkārši adrenalīns ir uzsists augšā, un mēs jūtam, ka mēs tā turpināsim. Visbeidzot, automobīļu brīvajā klasē jau aizpērn izcīnīto zeltu izdevies aizstāvēt Arņa Puša vienībai. Pagājušajā gadā šī ekipāža sacensībās parādījās viena no 3. posma. Arnim vienkārši ielga motoru nomaiņu ziemas sezonā. Šādi tālu gabalu priekšā pēc punktiem bija aizsteigusies Jāņu Siliņa ekipāža. Tomēr Arnim Pušam izdevās iegūt kāroto čempionu titulu. Maz pamazām vēlākajos posmos līdz cīnot vairākus godalgotas vietas. Starp citu, Arņa vienībā par galveno vinčs meistaru jādevē vājo dzimumu. Pie zelta jau 2. reizi tikusi Inese Cirīte. Viņa šo zelta medaļu vērtē krietni augstāk. Mēs vienkārši braucām, īstenībā godavārds teikšu prieka pēc, bet to, ka mēs varam ar 5 gonkām un ar elektrisko vinču dabūt čempionu, ko citi ar hidraulisko, zini, tas ir daudz. Kurā brīdī jutāt, ka tas beidzot ir kavatā? Pēdējā gonka bija tiešām tas, ka mums bija nosprausts mērķis, ka mums ir tas jāpatur aizmugurē, to mēs varam palaist priekšā, un tas izdevās. Un tad mēs braucām mājās ar dziesmu We are the champion. Jā, jau 2-kārtēji ko. Jā, vajadzētu 3, ne? Pieminētajam Jānim Siliņam šogad jāiztiek vien ar bronzas medaļu. Sezonas noslēgumā viņam aizsteidzās priekšā ne tikai Arnis Pušs, bet arī Ivars Roze. Arī Ivars veica motoru pārbūvi, sezonas vidū nomainot benzīndzinēju pret dīzeļmotoru. Cerības attaisnojās. Ivaram Rozem Latvijas čempionātā sudrabs. Kāpēc Arnis aizskrēja prom pēc punktiem? Teiksim tā, pusgadu es mocījos ar savu nepareizi uzstādīto motoru. Tas ir mans nepareizākais gājiens, kam es diezgan ilgi uz to nācu, kamēr es beidzot sapratu, ka tomēr ir jāmaina. Tad, kad nomaini, tad 1. 2. vieta tik bijusi laikam. Par to tev prieks vienmēr ir bijis sejā. Protams, ja visu gadu mērķiecīgi uz kaut ko iet un atcitās pret sienu un beigās tai sienai tiec pāri, tad ir liels prieks. GPM domātajā brīvajā ieskaitē norisinājās sīvākas cīņas. Te 1. reizi zelts tika Ivara Rozes vienībai. Mēs jau pagājušajā gadā to rūgtumu izbaudījām, esot 2. Tad šogad gribējām bišķiņ saspringt vairāk un censties tikt tajā 1. Jā. Un? Esam apmierināti un augstāku mērķu ar šogad izstādīt nevarējām un nav kur vairs tikt. Tālāk ir Krievija kaut kas tāds, teiksim. Tas līmenis mums visiem ļoti, ļoti augsts un mēs braucam mēram vienā līmenī un jautājums tikai ir, kuram tā tehnika, kurā brīdī noslīda un tā mēs sadalījām. Bet vispār es neuzskatu nevienu šajā situācijā par kaut kādu vājāku. Te viss bija ļoti augstā līmenī un prieks braukt. Mērķi? Nākamgad? Mērķi brauksim mēs turpat. Vajadzētu atkārtot vēlreizē. Roze stūrmeņkrāsā sēdināja Nilu Bernānu, jeb trofiju reidistu, kurš pirms tam citā ekipāžā bija stūrs grozītājs. Kā bija? Ir liels gandarījums par šo sezonu. Tas izvirzītais mērķis pirms sezonas tika izpildīts. Un, ir gandarījums sajūta liela. Sevišķi tādā konkurencē Siliņš mīs, gan tie viņi uz papēžiem. Par to arī tas dubultais tas gandarījums, ka tika ļoti nopietnā konkurencē varējām izgriezt pogas daudz pieredzējušākiem mečiem. Cik saprotu, ekipāža domā par jaunu auto? Tas ir Ivara ziņā. Cīnīsies droši vien arī. Šis ir nokalpojis? Teiksim, tev mašīnu vajag vieglāku. Viņa tehniski šī mašīna ir kā tanks, bet vieglākai mašīnai būtu vairāk priekšrocību noteikti. Sudrabs Open klasē Jānis Siliņa ekipāžai. Mazliet neiznāca tā kā bija plānots, jā. Bet es domāju, ka viss ir izdevies. Nelielu uzlabojumu šajā ziemā un tad jau pavasarā rādīsim. Sajūtas jau uzbūvējot šo auto, bija labāks kā Rozēm vai nē? To jau tā nevar pateikt. Arī rezultāti par to nerāda. Vienkārši citam varbūt vairāk veiksmi bija vai kā. Veiksmes ziņā, tas rezultāts nostājās 2. aiz Rozes. Mums nebija viens posms. Un uzvarējām tajos posmos, kur bija mazāk dalībnieki. Tādēļ tas punktu skaits bija mazliet mazāks. Sajūtas ir identiski kā ar Rozi, ja? Cenšamies. Vai tu no malas nevar redzēt? Var redzēt. Īpaši zinot, ka Siliņš sezonā aizvadījis kopā ar 3-kārtēju trofiju reidu čempionu Arni Pušu. Neatbildēšu šo sezonu ir jautājums, kāpēc tu piesēdies blakus, jo
tu esi titulētāks pie tās stūres. Nu, ne visi piloti var būt stūrmaņi. Gribēju paprovēt, kas ir stūrmaņi. Kā būt stūrmanim? Tagad es zinu, sadāk sēžot pie stūris, tur domā, ko stūrmanis tur var, nevar, tur bļauj viņam virsū, kāpēc nevar paskriet. Nu, tad pats paskrēja, redzu, ka nav tas viegli tomēr to trosi stiept un orientēties. Tad tas tā ilgtermiņā? Nu, manīsim. Es jau pabraucu pie stūris kaut kādos savādākos pasākumos un paskriet ar vajag. Es ir tur. Brīvās ieskaitas cīņās šogad gāja karsti. Tā trešais šeit, šo zonu ar atvieglināt auto debitējušais Ints Freibergs. Tāds pats atvieglināts auto bija arī sudraba laureāte Aigra Mīzgas rīcībā, lai gan pēc viņa vārdiem tik sīvā konkurencē šāds auto neatviegloja uzdevumu vinnēt. Jau var apgraizīt, jau kamēr iemācījās braukt, un tās beigas jau bija, es uzskatu, ka labas jau. Ar tiem stūrmaņiem man tur gāja tā kā gāja, tur vienu bija jābrauc ar otru, jo es domāju, ka labi nobraukt sezonu. Kāds vainas? Bija uzvaras tika, Tropenē bija uzvara. Tropenē bija uzvara un pēdējā nesposmā bija uzvara. Tā kā viss ir labi. Jā, tikai Siliņš tajā Latvijā paskrēja priekš. Bišķi jau jāpadalās. Visur jau nevar būt pirmais. Padalīsim tos kausus. Viņš pirmais Latvijā, es pirmais Eiropā. Jābrauc, jācīnās. Tad jau būs ar rezultāts. To zinām, Mīzgas stūrmeņi mainījās kā sēns pēc lietas pēc viņa pastāvīgā vinšvīra Alvi Reinšmita traumas Rugājos. Tur nebija sekundes, tur bija sekundžu simtaļas. Tur bija viens mirklīts tāds un roka sāp. Pirmā emocija bija, ka tikai plecs izlausts, izsis no ierīces, bet kā izrādījās lūzums. Sacīšu incidents, jā, kur Aigars bija spiests meklēt stūrmeņi. Redz, ka labi sanāca. Vismaz nobrauc, vēl trešais laikam bija tajā sacensībās. Tas lielākais aizstājies jau bija Ints. Tur varbūt tu savu pirkstu pieliki. Nē, es domāju, ka tas ir sens un garš tās, kāpēc viņš. Pirmajās sacensībās viņš mums bija, kā var teikt, kā ierādīja, kā jābrauc, daudz gudrus padomus deva, jo sanāca dzīvot vienā mājā ar viņu. Tā kā mēs viņu uzskatām, var teikt, nedaudz par savu krustēvu. Jā, pateicības vārdi Reinšmita galvenajam aizstājējiem Intam Marcinkevičam. Zelta medaļnieks tetoties minētais Jānis Siliņš. Viņš tika galā ar solījumu, lai vai ko, bet šogad būšu čempions. Pagājušā gada noslēguma ballītē tur vairāk mēs solījām, bet īsti Latvijas savu vārdu tur. Starp mašīnām, kur 6 ir līdzvērtīgi. Mazliet veiksme un cīņas spars un izdevās. Es teiktu, izdevās sezonas sākumā. Es domāju, ka jā, tās 21. un 22. vietas jau tādu bišķi atrāvienu uztaisīja, ka tas bija tāds arī stimuls tāds visai sezonai, kad ja sezona labi sākās, tad viņa arī labi jābeidzās. Jā, bet beidzamajos posmos, tas plīst, ko tā? Tā mašīna jau savas rezerves jau bija izsmēla? Nevar vienmēr būt, kad viss notiek tā kā pa diedziņu. Siliņa vārdiem piekrīt arī viņa stūrmanis. Katru gadu jau pa kādam pa labu nospēlē. Ir jau arī tehniskais sporta veids, brauc jau visi vienādi, bet kuram tā tehnika mazāk tur pievīļ, ja tev elpo jau vai iz muguras kaut kur konkurence vai pa priekšu brauc, tad tev ir jāspiež tā gāzi grīdā un sāc mazāk skatīties, kāp no mašīnas ārā. Tas pats Kūlens mūsu, kur vajadzēja izkāpt apskatīties, bet tā kā tur viss bija uz laika un tā kā nekur neviens nekāpa, kronometrs iet un braucam, Kūlens un viss apstājas. Jā, tas bija tas spilgtākais mirklis, jo tev pašam pie stūres tāds nebija izdevies. Nebija tāda vieta, gan jau varētu izdoties.